Labdien! Šis ir ziņojums ikvienai Latvijas institūcijai un katram Covid ārprāta politikas pakalpiņam, kas piedalījās noziegumā pret manu ģimeni. Vispirms informācijas prasība un jautājumi institūcijām, Jūrmalas bāriņtiesai, Jūrmalas tiesai. Vēlos saņemt precīzu atbildi pēc būtības. Kur dzīvo mani bērni? Roberts Daniels Markus un Emīlija Markuse. Kā ar maniem bērniem var sazināties pa telefonu? Kāpēc ar vien tiek piesakti noziedznieki, kas slēpj manus bērnus no manis kopš 2020. gada 10. decembra un posta mūsu attiecības, liedzot mums saziņu un iespēju satikties? Kurš par šo nodarījumu un radītajām ciešanām, vardarbību pret maniem bērniem un mani uzņemsies atbildību? Gaidu atbildi uz katru jautājumu. Izvairīšanos no atbildēšanas pēc būtības, atsaukšanos uz un slēpšanos aiz slampu varu ministru kabineta noteikumiem uzskatīšu par tīšu un apzinātu darbību, nolūkā kaitēt man un maniem bērniem, par ko prasīšu atbildību personīgi no katra līdzdalībnieka noziegumā. Informēju, ka esmu fiksējis noziedzīgu darbību grupā. Tas, ka noziegumā piedalījās daudzi, nepadara noziegumus par cienījamu rīcību. Arī seku līmenī nē. Informēju, es, Mareks Markus, meklēju tikai savus bērnus, un es neklanīšos noziedznieku priekšā un nepildīšu nevienu noziedzīgu pavēli pret sevi un saviem bērniem, lai kuras sistēmas un institūcijas ražojuma tās būtu. Ceru, tas ir saprotams. Aicinu jūs nepiedalīties noziegumā pret mani un maniem bērniem un palīdzēt atmaskot tos, kas uzpurņu sektas visapļautības periodā īstenoja savu necilvēcību un patvaļu. Noziegumi tiek un tiks atmaskoti, un vainīgie tiks saukti ik viens personīgi pie visas atbildības par nodarīto pret manu ģimeni. Meli, safabricēta lieta un Covid sektas elles politika man nav un nekad nebūs saistoša. Esiet informēti, ar kādu tiesu mani tiesājāt un manus bērnus un mani spīdzinājāt, atraujot mūs cita no cita. Ar tādu tiesu tiksiet tiesāti. Piebilde. Atgādinu, ka tas ir apkaunojums, ka mani izraidīja no tiesas zāles 2022. gada februārī, tādēļ, ka nelietoju vergu lupatu uz sejas. Turklāt mani tiesāja gļēvi, sistēmai iztapīgi naudas varai kalpojoši indivīdi, kas bija gatavi savas algas dēļ pildīt jebkādas pavēles. Tas ir apkaunojums. Nevis elpot brīvi ir apkaunojums, bet lietot lupatu uz sejas melu vārdā. Tie, kas mani tiesāja, nav cienīgi izskatīt un tiesāt manas ģimenes lietu, būdami tik zemu krituši. Jūs bijāt ļoti čakli līdzdalībnieki sātaniskas izdzimteņu politikas vārdā manas lietas safabricēšanā. Esiet tik laipni, uzņemieties atbildību par radīto postu, pacenšoties vismaz vairs neko nepostīt. Darbs sistēmā jūs nepadarīs imūnus pret atbildību par nodarītiem noziegumiem pret manu ģimeni. Mani bērni uzzinās patiesību ar vai bez jūsu palīdzības, un tas, ka noziedznieku ir daudz, nenieka nemazina viņu atbildību, un katrs saņems pēc nopelniem. Aiz lupatām nevarēs mūžīgi slēpties. Ceru, ka jūsu vidū ir vismaz kāds godīgs un sirdsapziņas cilvēks, un es zinu, ka ir. Nevienam nav jācieš netaisnības un melu dēļ. Mareks Markus, Emīlijas un Roberta Markusa tētis, 2023. gada
11. martā.